Sveiciens visiem analogai audio. Nu ko, atvaļinājums ir pagājis, var pastrādāt un atpūsties, un tā kā darbs ar atpūti iet vienā solī, tad ir laika arī padomāt. Nu tā ir bijis laiciņš padomāt, un esam izdomājis, ka gribu paretināt savu kolekciju, un ja kādam būs interesi, ir iespēja iegādāties šos abus divus tīrasiņu japāņus. Nu jā, man viņu vairāk vāc putekļus nekā es viņus darbinu, un līdz ar to kādam varbūt būs prieks vairāk lietot viņu ikdienā, nekā man viņš te put. Nu, tā kā jā, Lenšinieks tika ražots no 1977. līdz 80. gadam, Kasišnieks no 1977. līdz 79. gadam. Abi divi ir pilnīgi tehniski kārtībā. Lenšinieks, reversnieks, indikatoriem viss apgaismojums deg, revers rulle. Tā kā revers ir automātisks, ja ir uzliek galvas pie ievada lents folijas lentiņas, tad viņš pats automātiski iet gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi. Nu jā, tā kā tas viss tīši un darbojās, un nekāda problēma nav. Pauzīt darbojās, pauzīt mehāniski, loģiski. Nu, tā kā tāds tas aparāts. Nu, Kasišnieks ar tāds pats ir. Viss darbība, viss indikātori strādā. Tīšana darbojās. I uz vienu pusi, I uz otru pusi. Tāpat tās pauze darbojās. Viss darbojās, viss notiek. Apstādina, kas tad atturās. Nav jau tās automātikas tajos gados vēl tik daudz, nu. Bet jā, ja ir interesi, droši rakstiet uz e-pastu, sarunāsim, cena nebūs lielāka kā SSā. Vēlams ir abas divas ņemt komplektā, jo es viņus arī biju domājis tā, ka man viņš būs komplekts. Bet, nu, ja kādam ir interesi atsevišķi, var atsevišķi. Tā kā viss ir runājums. Nu jā, tā kā šī būs viena lieta, ko es mēģināšu atdot kādam, un būs vēl viena lieta, nu par to kādā citā video. Tā kā lai visiem jauka diena. Čau!